Tā, es ņemu ārā tavas makšķeres. Mēģinu Šito es neņemšu līdzi, tāpēc es viņu tagad iztirinu. Šito makšķeri neņemšu līdzi. Māja mīļa veca, bet gan jau, ka jūs izķersiet tās zivis. Ir jau ar mazā Somija. Tas ezers te tāds inčīgs, dažreiz dod, dažreiz nedod. Un tādā gadījumā, ja tu tomēr cieni sevi, tad varbūt nevajag braukt pāri visai Latvijai un pēc tam mēģināt kaut ko noķert, paliec pa nakti. Un pēc tam no rīta ieraugot to ezeru var labāk saprast, kas ir, kas nav. Tas mājiņas ir izmantojums. Un tas ir domāts savējiem. Nu kā, Latvijas. Paldies, mēs brauksim tagad uz ezeru. Mazu vējsolu. Un viņš ir tāds pieteicies. Nebūs maz vējs. Viņš ir pauļot. Tās ir kaut kāda sēklīša tur, jā, ir? Tas ir zāles, kas izauguši. Tur gar maliņu jāmet ir. Viņam bija tā, ka viņš senāk bija bišķi dziļāk. Tas ezers bija tāds nesaprotams, ka tās zivis savādāk stāvē nekā bija domāt. Un tagad jau atkal ir aizgājis. Tā, tad Airi. Viņš teica, tu zinot, kur Airi ir. Airi ir stējās šuni. Viņš, kad aizies pensijā, darīs tāpatās. Forši. Viens, kas patīk laivās, ir kāju balstiņu uztaisīt, kā atspērties baigi labie. Jā, un stabili viss. Super. Jā, baigi ērtās laivas tādas. Maliņā var nolikt kastīti. Laikam. Bet neliels, bet baigi ziperīgais. Ko tu sadarīji? Šobrīd tā celpas lieta ir tāda, ka, manuprāt, laiks ir ļoti labs. Rītdien būs vētra, spiediens krītās, mākoņi zemi, vējš ir, bet vēl nav tik liels kā vajag. Es domāju, ka lielajām vēders kņūd. Jautājums cikos, un vai mēs tad, kad viņām kņudēs, būsim klāt. Tas ir jautājums, ko mēs šobrīd risinām. Laikam ir. Asars. Asars, bet tu šito lielu? Nē. Maz līdeka. Tā laikam bija, kas man tur uzsita. Nu, jokaiti. Monstrs. Anti-izmērs. Copi bija uz šito. Jā. Bet maziņš, pēc zobiem ir maziņš, ļoti maziņš. Kā pēdējā laikā, jā, viss zaļais strādā. Par zaļu un jau zaļāk. Vēl blakus nemanējas. Tas jau asarīšiem. Jā, tavējais. Tā izskatās, ka šobrīd vairāk uz vienmērīgu viltu ķerās labāk nekā uz raustītu. Tas liek izvēlēties bišķi citus mānekļus. Un pārējais viss ir Dieva un mūsu mākslas rokās. Šobrīd trūkst tādas apmēram 12–13 centimetru garas mīkstas zivs uz kaut kādas 6 galvas, varbūt 5 galvas. Skatīsimies, kāds sanāks. Es līdz ar to mēģinu knakstīties ar maziem, jo es uzskatu, ka reku viesiem būtu jāizdara kaut kas tāds, ka viņi ir atbraukuši uz šeit izdarīt. Manējais darbs ir nodrošināt, tā āksta darbs, visu laiku kaut ko noķert. Gribētu šodien līdekļu noķert, bet izskatās, ka daži labi basars valk. Uz kaut kādām jocīgām gumijām, kuras... Skaisti ar tavām gumijām. Jā, bet nezinu, tu jau redzēsi, kā būs. Kā tu jūties, ka tu aiz gumijas, ar kurām sit zivs nost? Nu, es jau maz taisu nekā cita. Pagad taisi, bet viņa spērku. Un es meklēju veiklu, nē, mēs tos nē. Jo makšķerniekam jau ar kaut ko ir jāķer.
Nu, makšķerniekam ir arī jāizvēlās atbildīgi. Man tas... Jā, makšķerniekam jābūt atbildīgam pret visu resursu. Ja nebūs atbildīgs, tad arī pēc pāris gadiem varēs sēdēt mājās televizorā, skatīties. Kā zivs ķer. Jā, kā zivs ķer citur. Nē, es metīšu tikai tā, ka lielās būs tad, bet tas pagaidām uz asariem. Tas ir autors blakus sēž, iepazīsties. Jā, baigi labā. Man viņa viss tukšs paciņā. Nu, pārsvarā offset āķis un 2-3 grami, tā, lai sevišķi strauji negrimst viņš, bet tā lēnām. Un tad es pagaidu līdz gruntī un tad es velku pa offset āķīti. Tas tāpat kā mēs lielaucē ar dažiem vīriem. Un tā es pie tiem mānekļiem tiku. Un galvenais pirmajā dienā es paņēmu to Karolīnas sistēmu, nevis man bija virsū Čeburaška, bet bija pa to gabalu tāda Karolīna. Nu, jā, un diezgan asars kaņierī tur. Paposti neņēma todiem, bet daudz bija forši lieli tādi. Un vienā vietā tieši aiz tās Niedras salas, tas ir, kur izbrauc tas kanāls, atceries pa taisno, kur kādreiz brauc ārā. Un tieši pretī, kur tas parastās Niedra pudurs, tieši aiz tā aizvējā. Un nostāvēja tur kādu pusotru stundu. Un tieši tie mānekļi šitie te man darbojās tur. Es vispār sāku tā, ka es jau iepriekš Mārim esmu jau iepriekšējos raidījumos teicis, ka Jelgavā tagad ir Jelgavas banda. Un viens no tiem locekļiem ir Roberts Valters. Tāds tagad jau zināms cilvēks makšķerēšanā, jo viņš Latvijas čempis bijis, pārstāvējis Latviju, izlasē Āfrikā. Viņš ievilka iekšā arī, tā kā tev Mārs, copēšanā, un tas bija 18. gads, laikam, jā, 19. gads. Un tad viss pats sākt copēt un paskatījos apkārt, kad, kad Ukraiņi taisa arī savus mānekļus, un arī vienkārši interesi pēc man Robs pateica, pamēģinam. Tā es arī pamēģināju, un līdz ar to viss ar tā sākās. Sākums bija tāds, kad taisīju priekš sevīm, viņi labi sanāca, tad es arī izdomāju, kāpēc gan ne, ja ir labs hobijs, kas pašam patīk, tad arī uztaisīju savu brendu un sāku arī tos mānekļus taisīt. Sākumā taisīju tos visas tās kopijas, pakaļdarinājumus. Vienā brīdī izdomāju, ka arī jāsāk kaut kas pašam izdomāt kaut kādīgi mānekli. Visiem jau viens ir zivs forma un kaut kādīgs nianses pielikt klāt. Jo zivs jau redz zivi, un tas viens tas pats arī ir. Jā, viens! Laba bija! Nu? Blīn! Skaties, būs asta nokosta. Būs. Apsties. Un nekārdina tautus, lai metīs citu kaut ko. Ja tas labi. Bez zobiem. Ko? Nē, ir gan astē. Tev lielā? Nē, tāda pat. Baigi liela. Bet šādi, ka es satieku Oskaru, tagad es ar daudziem teikšu. Veči, neskatieties uz ķīniešu cenām, skatieties uz skaties, viņi vairāk aizgājušies. Nē, tā ir arī viņa, bet cita tās beigušās, man ir viss cauri. Tā bija vibrāstīta. Viņš ir cerams, kad ir man, jā. Dot ceru. Palēto? Ar atlaidēm uz ezera. Bez nodokļiem. Redzi, paldies tev.
vēl viens. No autora. No šefpavāra. Īpaši ar to, ka, man vajag gribētos darīt tā, kā somi dara lielākoties. Viņiem ir, viņi tos mānekļus taisa, tos lielos, un ir to mānekļu tu izlieto, izbeidzās. Tev nav jāmet pāri bortu vai miskastē. Tu vari atnest un tā kā depozītu. Bet, lai tas tad man ir jāuzsājas tāda politika, ka tās cenas ir augstākas, tā kā Somijā. Viņam ir tās cenas, mānekļu cena ir daudz augstāka. Ir liela cerība to, ka es tagad esmu sāc runāt ar Somiem, iespējams to, kad tikšu Somijas tirgū iekšā. Ļoti ceru ar saviem mānekļiem, viņiem patīk. Viņiem patīk, ceļš Somiem patīk tas, kas tiek ražots uz vietas. Somijā ir ļoti liels tirgus un ļoti daudz tie, kas taisa tos mānekļus, un viņiem ir daudz tas silkons, ko viņi pārstrādā. Jo pret Latviju ir Latvijas iedzīvotāji ir tik daudz, kā Somijā visi makšķernieki. Senāk bija mode atlaid mammu, tad mēs domājam par makšķernieku kodeksu un visādām tādām lietām. Pēc tam tas pārvērtās bigbaitā. Pasaka, kāda tagad ir mode tajā visā pasākumā? Tagad ir tā, ka ienākus tā Panoptics live sistēma ir, un to, ko es esmu redzējis, ka iebrauc iekšā Lielupē, šitādā peles laivā, tev stāv virsū ekrāns, Panoptics un groza, un daudz izved laukā, ļoti daudz izved laukā. Zivis. Zivis noķer un izved laukā, jo tas ir, ja tu esi iemācies, viņu var viegli noķert. Un līdz ar to tiek izvests kvantums laukā. Jo tagad, paskatoties to pašu Rīgas ķīšezaru, kādreiz bija, pirms 2 gadiem bija zandartu paradīze. Tagad šogad ķīšezarā iebraucot iekšā, nav vairs to zandartu. Piemēram, mēs un man apkārtējie, mēs zivus laižam vaļā, jo tās lielās var atlaist un pēc tam viņas arī atkal noķert, kā pierādās. Un ja gribi mājās aizvest, tad ved mājās to pašu 50, 55, tāds mazās, vai ne? Nevis tās lielās, kur no lielās ir lielāka jēga nekā no tās mazās. Tad, tu saki, ka tagad daudz izved ārā, tad mēs esam tādā tā kā bedrē. Jā. Jo šobrīd arī šajā ezerā mēs sanāk, 3, 5 noķert nebija vajag grūti. Jā, tagad ir grūti. Pašās beigās pie krasta runājot ar Jūri un Ingus, tad ir daudzreiz ir izbraukt. Ja kādreiz varēja noķert 2-3 līdeks, tagad ir tā, ka ir izbraucis vairāk pa nulēm nekā realizācija. Zivis pielāgojās pie tām jaunajām tehnoloģijām? Jā. Tas nozīmē, pēc kāda laika būs izaugusi paudze, kur baidīsies? Kuri jau būs, jau sapratus, kas jā. Tas nozīmē, ka nākošais solis varētu būt jau makšķerieši atkal bez eholotiem tikai pēc kartes. Jo mums arī Otto teica, ka viņš redz, ka zandarts vienkārši bēg, tikai sajūtas tā. Jā. Vai ne? Tas ir jau viļņi. Ja iepriekš bija tas Panopticsam bija 3.2. devējs, viņam bija 1 ultraskaņas vilnis, vai ne? Tagad ir 3.4. ar 3 viļņiem. Un augstākām frekvencēm. Tas jau arī zivs arī to sapratīs. Zivs arī to sapratīs. Nav tik daudz zivi, lai pareizi zivi zupu vārīt. Tā kā viens iemācīja, viņš teica, ja liek tur kartupeļus un burkāns, tā ir kartupeļu burkānu zupa ar zivīm. Pareizi esot tikai zivis. Un 2 reizes izvārīt tajā buljonā, izņem ārā vienu vārienu, ieliec vēlreiz tajā buljonā, izvāri vēlreiz pilnu katlu, un tā ir zivju zupa, saucamais buljonu zivi. Un to ar maizīti, tu piekožot maizīti ēdi, viņi nevis kartupeļi, viss, tā ir kartupeļu zupa ar zivīm.
Klausies. Atkal. Nu. Baigais. Līdaks? Un tā sekvence, kas tagad ir tā mode, pa kuru mēs vēl neesam pat iemācījušies runāt, tas samuravēšanas mode. Es nezinu, negribu par to runāt. Es arī negribu vēl pagaidām, es nevaru izdomāt, ko par to teikt. Nu, tas tagad nāk gaismā, jo cilvēki redz. Cilvēki redz, kā tiek vests laukā, un tiek vests laukā nevis pa vienai reizei dienā pa 3 gabalām, bet 2-3 reizes. To es tikai zinu, ko runā. Tas nozīmē, ka arī Latvijas rekords šitādā režīmā vai kritīs, vai tiks apēsts, bet visādā ziņā mēs redzēsim droši. Jo tas, mēs tiekam tagad viņam klāt. Jā. Viegli tiek klāt samam. Bet sams ir ļoti daudz tajās ūdenskrātuvēs, kas ir Rīgas kokneses uzpludinājums. Viss uzpludinājumi viņi bet arī ja es dzīvoju Jelgavā, sami nebija Jelgavā. Tagad ir. Lielupē. Jā. Uzliksim Oskaru bez vibroastītes. Drīkst Oskaru? Tagad man ir Tjoga un viņa, šitie te viņa mānekļi. Viss. Tjoga? Es nezinu. Tjoga man tie... Tukumā. Es tukumā. Neskaties, kā es vilkšķu. Tu atkal man pārmetīsi. Tā tad man ir priekš līdakām viena kaste. Te ir manas, citas, visādas. Bet priekš tas ir līdakas. Bet zandarti ir jau cita kaste. Pats mīļākais. Pats mīļākais ir šitas māneklis. Viņas ir sarkans, zeltens asts, kā kur reaģē. Un tagad ir jauns, maza reklāma, jauns māneklis, kurš būs tikai nākamgad pieejams veikalos, jo tas ir prototips izstrādes procesā. Viņš vēl mazliet tiks uzlabots, un te viņš būs šāds te. Novecošie visi tie, kas ir saucami kādreiz to, ko es saucamie pakaļdarinājumi. Tos es vairs netaisu, bet pats izēju savējo oriģinālo, jo jāatšķirās ar savu oriģinālitāti. Šitādas nav nevienam, vai ne? Ir māneklis, vibroaste un ribas. Mēs uztaisījām pašu savu formu. Autors ir Roberts Valters un Valters Rubenis šitam māneklim. Patenti nav jēgas patentēt. Ja grib patentēt, tad ir patents. Ir Latvijā patents, citās valstīs, un katru gadu ir jāmaksā. Lai to patentu atpelnītu, tad tur ir jāražo ar lielu peļņu. Bet māneklis strādājošs Latvijā, Somijā. Tikai vajag viņam, lai vairāk ietu tirdzniecībā, vajadzīgs lielāku reklāmu. Skaists ornamentiņš un Latvija. Paņēmu. Un tā ir lūdzu tie labākie, kas man šī galā stāv, ko es visu izmantoju. Tie visi tie labākie man. Ar to vibroastīti. Pirmajā... Tā nav maksas reklāma. Runātāji, kā tas būs kaut kāds maksas.
Tam krastā man pieprasīs. Vismaz solīts bija, nezinu, ko neesmu dabūjis. Rīgā var nopirkti Sijā Raterbaits Valdeķa ielā, GLV Avot ielā un tagad jaunajā Makšķera lietas robeža 45, laikam bija, ja nemaldos. 3 veikalos. Un arī pašam savs internetu veikals ir ošelūrs.com. Nu, īstenībā no čarteriem ir viens tikai čarters, kurš man strādā. Nē. Noike, jā. Zīmenam ir, es nezinu, kas tur viņam ir, kas... Bet kā tu arī klausies to dūkoņu pareizi? Tur balotas video. Jā, viņam ir jāvibrē, kā viņam ir tā maigi. Ka kāds jūt, jā? Nu, rokā jūt un kā tā jūt, jā. Pašam vismīļākais ir arī šis pats Piehunters, bet šogad tā kā es esmu arī sācis apgūt live tehnoloģijas, tad ir, live tehnoloģijās ir citi mānekļi. Vienkārši tas live tehnoloģijās atrod to zivi, un tad viņai ir to mānekli jāpadod tā, lai tā zivs nenobīstās, un tad ir, ja zivs ir interesē, tad viņa visbiežāk viņu paiet, pasako tam māneklim vai metru, vai arī uzreiz uzbrūk. Un bija tā, ka tagad Usmā bija sacensības, tad arī sacensībās šitam māneklim zandarts no 2 metru attāluma skrēja virsū. Tā bieži negadās, ka zandarts startē uzreiz no 2 metriem. Viņam vienmēr jāpadod tas māneklis ir. Man māte teica bērnībā viņa Sēlijā, kur mūs būtu baigā zeme, ja nebūtu Krievi ienākuši. Sēlijā viņa gāja gar Daugavu iebāz karoti ar āķiem tādu līdzīgi, tā kā viņi saka, tagadēja, un velcīt. Garā kātā lazdas un saķēra pusdienām līrakas. Laikam jau nelielas tādas, bet Zemmērs. Varbūt zemmērs. To viņa. Kā mēs te uzbankšķinam, var piesaistīt uzmanībā. Padomu laikos es arī atceros sīkās, tādas 40, 30 ķēra, pat 20 gabalām. Toreiz kaut kādīgi tā apziņa bija savādāka, un tie laiki arī bija tā, ka nebija mēra obligāti. Izskatās, ka mednim violetā krāsas rulē labāk nekā kaut kāda līdekļu zaļā. Kā lasers? Laikam, zandarts. Bija asars, jā. Maziņas. Autoru gumija strādā. Vispār atbraucām mēs vakarā, baigi labi, māja šīs Latvijas meža mājiņas vienreizē pārgulējām šeit, bija patīkami, tīrs viss. No rīta izbraucām uz Copīti, nezināms ezers, varbūt Māris zināja, tas Gulbi ezers tāds, bet patīkams ezers. Nav liels, te var visu iztaustīt tajā ezerā. Atradu asaru vietiņus, tagad ķeru asarīšus, pēkšņi izvelku, un viens no maniem kolēģiem saka, tas ir mans māneklis, un bija ļoti priecīgs, kad man blakus laivā sēž autors, kas gatavo manas labākos, mīļākos mānekļus. Atbrauc pirmo reizi uz šito mazo Somiju. Ezers kā ezers, realizācija, viena maziņa līdaciņa, 2 lielas copes, 1 pavilku, bet foršs ezers. Es, Māris Olta, šodien mazajā Somijā biju izvēlējies publikas izklaidētāju lomu, tāpēc man patīk 06 PA maziņā tieva aukliņa, kura bija izturīga, bet es sapratu, ka ja šitajā zāļu paklājā kādu ietamborētu, tad es būtu nelaimīgs. Līdz ar to es jau dienas beigās, kad palika pavisam līdekains laiks, jau uzmanījos, lai lielajām netrāpītu. Kopumā aizvilku kaut kādas 8 līdekas. Protams, uz mazām gumijām ķeras arī mazas līdekas. Varētu būt arī kādas 2. Viena bija tuvu mēram un viena bija mērā, bet iešāva iekšā zālēs un noķējās. Jo es ar šito nevaru valdīt. Šitais ir spēļu rīks, domāts džigam. Un, ja brauciet uz šādiem ezeriem, tad man
manuprāt, 1,2 PA un tests apmēram 1,2 PE, tas nozīmē, tas Japāņu diametrs 0,17 un 0,18 mm pītā. Un viss, nevajag ar diegiem art braukt. Bet citādi tas ezers patīk, braukšu atkal.